Labdien! Turpināsim runāt par lūkšanām. Un kā jau iepriekš minēju, lūkšanas tā ir viena no vissvarīgākajām sastāvdaļām, jo tā, ka mēs nākam pie Tēva un lūdzam kaut ko Jēzus Kristus vārdā, tad Dievs to mums arī dod un mums atver, lai mēs izprotam, kas tad ir Dievam patīkams, kas ir labs un kas ir pilnīgs. Un šodien es gribu parunāt par raksturvietu, kas ir rakstīta 1. Pāvila vēstule Kolosiešiem, 1. nodaļa no 9. panta līdz 11. Un te ir rakstīts, tāpēc arī mēs kopš tās dienas, kad esam par to dzirdējuši, patstāvīgi piesaucam Dievu savās lūkšanās, lai jūs bagātīgi apveltīti ar garīgu gudrību un atziņu visā pilnībā izprastu viņa gribu. Tad jūsu dzīve būs mūsu kungam cienīga un viņam viscaur patīkama, un jūs nesīsiet augļus ar visāda veida labiem darbiem un pieaugsit Dieva atziņā. Bet viņš savā godības varnībā jūs bagātīgi apveltīs ar spēku būt izturīgiem un būt pacietīgiem. Ziniet, šī ir ļoti laba rakstu vieta, un es gribu viņu nedaudz pakomentēt, jo, lai ietērptos Kristū, mums šī rakstu vieta būs ļoti nepieciešama. Un 9. pantā bija rakstīts, ka kopš tās dienas, kad esam par to dzirdējuši, runa iet par Dievu mīlestību, patstāvīgi piesaucam Dievu savās lūkšanās, lai bagātīgi apveltītu ar garīgu gudrību un atziņu visā pilnībā izprastu viņa gribu. Ziniet, mums tiešām katram ikvienam, es saku arī par sevīm, man tai skaitā, ir vajadzīgas lūkšanas, lai Dievs bagātīgi mūs apveltīja ar garīgu gudrību un viņa atziņu, lai visā pilnībā izprastu viņa gribu. Kas ir pats svarīgākais kristietim? Kristietim, kurš seko Kristum, kurš ir pieņēmis Jēzu, kurš ir draudzē, kurš ir atnācis un grib iepazīt Dievu, ir ļoti svarīgi saprast, kāda tad ir Dieva griba priekš viņa personīgi. Es atceros laiku, kad es gāju draudzē, un man ļoti patika gan slavēšana, man patikās gan mājas grupas vadīšana, patikās evaņģelizēt, un es atceros, kā man mācītājs teica, Aigar, tev vajadzētu izvēlēties, ko tu gribi. Un es gāju Bībeles skolā, un viens no brāļiem pienāca un teica, es dzirdu, ka tu labi dziedi, varbūt tev būtu jānāk uz slavēšanu, un viņš gribēja mani uzaicināt uz slavēšanu. Es atceros, ka aizgāju pirmo reizi noklausīties, man tur pārbaudīja, kāda man ir dzirde, un es atceros, ka tad, kad es dziedāju līdz tās skaņas, kas man bija jāizdzied, es sapratu, nē, es gribu būt evaņģēlists, es gribu būt sludinātājs, es gribu lūgt par cilvēkiem. Un tik vien bija, cik es aizgāju uz to noklausīšanos, ar to arī viss beidzās. Es sapratu, kad es gribu kalpot un darboties ar cilvēkiem. Tāpēc es atceros, ka es sāku nākt savā lūkšana kambarī un lūk, kungs atver manu ceļu, kungs atver, kur tu mani redzi. Es gribu kalpot, es gribu sludināt, kungs parāda man, un es gāju lūkšanās. Un iedomājieties, tas pats 10. pants, kuru mēs jau iepriekš nolasījām, tur ir rakstīts, ja mēs būsim lūkšanās, tad mūsu dzīve būs mūsu kunga cienīga un viņam viscaur patīkama. Ja tu gribi izpatikt kungam, ja tu gribi, lai Dievs pievērš tev uzmanību, dārgais draugs, ja tu vēlies ieķerties Kristū, tad viens no lūkšana veidiem ir, ka tu nāc un lūdz, kungs parādi, kur ir mana vieta, jo tad mūsu dzīve būs mums cienīga un viss caur viņam patīkama, un mēs nesīsim augļus ar visāda veida labiem darbiem un pieaugsim Dieva atziņā. Tas ir ļoti būtiski. Iedomājies, tu lūdz prasi Dievam, kur ir tava vieta, tu viņam kalpo, dari kaut kādas lietas, vai tas būs draudzē, vai arī mazums, kur tu kalpos kungam, un pieaug Dieva atziņā. Ko tas nozīmē? Dievs runās uz tevīm. Varbūt caur dievkalpojumu, varbūt caur kādu dievkalpojumu, ko tu
internetā noklausīsies. Bet lieta ir tanī, ja tu esi kādā draudzē un tu ej draudzes mācībā, tad pats labākais ir prasīt, kungs, atver man lūdzu, kur ir mana vieta, atver man šo mācību, lai es viņu izprotu, lai es viņā varētu iesakņoties un saprastu, kas ir labs un pilnīgs. Un pasties, bet viņš savā godības varenībā tevi bagātīgi apveltīs ar spēku būt izturīgam un pacietīgam. Kāpēc izturīgam un pacietīgam? Tāpēc, ka nav tā, ka tu atnāc un prasi Dievam, kur ir tava vieta, un viņš tev otrā dienā atver. Viņš ir paskatīties un pavērot tevi. Vai tiešām tu vēlies kalpot? Varbūt pavilkt nedaudz laiku. Dievs to pieļauj, lai redzētu, cik tu esi pacietīgs. Varbūt viņš pie tevis piesūtīs kādu kalpotāju, kurš uzaicinās tevi. Atnāc palūgt par kādu cilvēku vai atnāc lūdzu palīgā izdarīt tādu un tādu lietu. Tu vari ietīpīgi teikt, nē, es gaidu atbildi no Dieva. Dārgais draugs, tā arī ir atbildi no Dieva, jo visa kalpošana sāks no mazām lietām. Un ja tu esi uzticīgs mazumā, tad tevi pacels pār lielumu. Ko tas nozīmē? Sāc ar mazām lietām. Dievs vienmēr sāk ar mazām lietām. Atceros, kā viens mācītājs teica, ka viņš arī ļoti gribējis kalpot un prasīs Dievam, lai viņu sūta, ka viņš grib kaut ko darīt. Un tad draudzē viņam pienāca klāt viens cilvēks un pateica, klausies tādu lietu, vajag toleti izmazgāt. Vai tu varētu pakalpot Dievam un izmazgāt toleti? Un viņš esot bijis ļoti sašuts. Kā tā? Mani gandrīz pasaules mēroga evaņģēlistu tagad liks man toleti mazgāt. Bet Dievs grib, lai tu pakalpo mazās lietās. Un viņš vienkārši tev pārbauda. Tāpēc, dārgais draugs, varbūt tās nevienmēr uzreiz tiks kaut kādās lielās lietās kalpot. Bet Dievs tev sāks pārbaudīt no mazām lietām. Tāpēc es tev gribu pateikt, cik ļoti svarīgi ir būt lūkšanās un cik ļoti svarīgi ir apliecināt Dievu vārdu un pēc tam gaidīt uz kungu, ka kungs rīkosies. Un viņš noteikti piesūtīs tev kādu cilvēku un noteikti tev uzaicinās kaut kur pakalpot. Tad es tev gribu pateikt, pieņem to ar pateicību. Jo ja tu pieņemsi mazāk, varbūt tās apjomu kalpošanu ar pateicību un kalpos kā tam kungam, Dievs atvers tev daudz lielākas lietas. Tāpēc, dārgais draugs, gribu tev pateikt, lūdz Dievam gudrību, prasi viņam, kur ir mana vieta, un atver savu sirdi, un ja tev kaut kur aicina kalpot, tad dari to. Jo arī tas ceļš, ka tevi kaut kur uzaicina, parāda tevi tavu pazemību, parāda tavu vēlmi, ka tu vēlies ieterpties Kristū. Jo iedomājies, ja Jēzu Kristu uzaicinātu, viņš noteikti aizietu un neteiktu, tas nav manis cienīgs, es gribu kalpot daudz lielākā jomā. Vai nu tu mazgā toleti, vai mazgā grīdu virtuvē, vai sludini, vai kādam aiznes pārtiku, vai par kādu aizlūdzu, tu tik un tā kalpo cilvēkiem. Tāpēc, dārgais draugs, ja tu gribi ieterpties Kristū, sāc ar mazām lietām. Lai Dievs tev svētī un tiksimies nākošreiz.